Es mākslas skolā mācos jau 10. gadu. Es pabeidzu mākslas skolu, kad man bija 13 gadi. Iegūju diplomu, bet tad es nācu vēl papildus. Un tas ļoti saista un interesē. Es domāju, tas būtu jauki, es varētu turpmāk studēt. Man patīk kaut ko radīt tā no nekā uz papīra, tikai ar krāsu varbūt. Ko radīt kaut ko to, ka citi to varbūt nespēja. Un man dod tā dāvana, varbūt ne talants, bet es to esmu attīstījis, un tas sagādā tādu kā gandarījumu. Un, protams, izbauda arī procesu, un tas varbūt nomierina nervus, vai, jā. Priekšmets beidzas, kur otrs sākas. Te to ēniņu tu varētu sataisīt, to pudeli tā kā platāku, ja? Bet šeit samazgā, ja? Samazgā kopā, kaut vai ar pirkstu. Gleznojumu tāda bija 2. klasīte, fauvisma manierē. Un tas tāds bērniem saprotamākā veidā, kur jātēlo tikai lokālās krāsas. Klasisko zīmējumu pretskatā, ko Vladislavs ir gleznojis, kā teikt, vienā elpas vilcienā, ja? Viņi tā varbūt neizprot no sākuma. Nu, tad izejot no šiem te uzdevumiem visiem, tad tās rudens krāsas ir palikušas atmiņā katram un tiek dots bērniem uzstādījums. Šie priekšmeti, protams, ir citās krāsās, un tad viņi atceroties tās rudens toņus, rudens krāsiņas, izkrāso paši pēc savas izvēles šo te uzstādījumu. Tie, kas jau beidz skolu, tad ir teiksim, tāds uzdevums ķeblīti zīmēt un ar drapēriju, kas sākumā šķiet ļoti vienkārši un varbūt pat pazemojoši, ko tad es tagad liels mākslinieks ķebli zīmēšu, ja? Bet ir teiciens tāds, arī skolu semināros un visur izskan, ja bērns māk uzzīmēt ķeblīti, vienalga kurš ar zīmēšanu nodarbojas, izprot to formu, tad viņš kaut ko varbūt ir par tiem gadiem iemācījies arī. Ja?